Šodien parunāsim par kaut ko, kas Baltijas finanšu tirgos pēdējos gados ir, burtiski uzsprādzis – korporatīvajām obligācijām. Izskatās pēc lielisks iespējas, vai ne? Bet vai aiz pievilcīgajiem procentiem neslēpjas kāds labi pazīstams vecs risks? Mēģināsim tikt skaidrībā. Paskatieties paši, tās pārmaiņas ir vienkārši milzīgas. Ja vēl pirms pāris gadiem par korporatīvām obligācijām runāja tikai šaurās aprindās, tad kopš, 2021. gada un jo īpaši pēc 2022. tirgus ir piedzīvojis īstu bumu. Tas, kas kādreiz bija ekskluzīvs instruments, tagad kļūst par ikdienu. Un te nu mēs nonākam pie paša galvenā jautājuma. Jā, visi redz jaunas uzņēmumus, jaunas emisijas, augstas ienesīguma procentus, bet apstāsimies uz mirkli. Kurš šajā visā stāstā īsti uzņemas risku? Un kā izrādās, atbilde nav nemaz tik vienkārša, kā sākumā varētu likties. Labi, iedziļināsimies nedaudz. Mēs redzam, kā obligācijas no tāda nišas produkta, kas bija domāts lielajiem institucionālajiem spēlētājiem, pēkšņi ir kļuvušas par instrumentu, kas pieejams daudziem, un tas, protams, tirgū ienes pavisam jaunu kapitāla vilni. Ziniet, ir viens piemērs, kas šīs pārmaiņas parāda vienkārši perfekti, kad pat tāds uzņēmums kā Rīgas ūdens izlaiž savas obligācijas, tas ir signāls. Tas nozīmē, ka pat pašvaldību komunālie uzņēmumi tagad aizņemas naudu tieši no iedzīvotājiem. Spēles noteikumi ir mainījušies, un obligācijas ir kļuvušas par daļu no mūsu finanšu ainavas. Bet vai tas viss ir tik labi, kā izskatās? Vai šis straujais pieaugums ir veselīga tirgus pazīme? Vai varbūt aiz šīs skaistās fasādes slēpjas pavisam citi iemesli? Pamēģināsim saprast, kas ir šī visa dzinējspēks. Un te ir stāsta atslēga. Pirms 2022. gada viss bija klusi un mierīgi, bet tad nāca inflācija, procentu likmi celšana, ģeopolitiskā spriedze, un bankas, protams, kļuva daudz piesardzīgākas. Aizdot naudu kļuva grūtāka. Ko darīt uzņēmumiem? Viņi meklēja alternatīvas, un tā arī atradās – obligācijas, īpaši caur First North platformu, kur viss ir nedaudz vienkāršāk. Tātad, ko mēs šeit redzam? Ir divi varianti. Pirmais – tirgus kļūst nobriedušāks un uzņēmumiem parādās vairāk iespēju. Tas būtu lieliski. Bet ir arī otrais variants. Varbūt uzņēmumi vienkārši iet pa vieglāko ceļu, jo bankas, kas veic ļoti skrupulozu risku analīzi, viņiem vairs tik labprāt naudu nedod. Un tas ir jautājums, par kuru ir vērts padomāt. Un tagad pievērsīsimies pašai būtībai. Pastāv viens ļoti interesants mehānisms. Tas ir pilnīgi legāls, bet tās sekas var būt, nepatīkams. Runa ir par to, kā bankai problemātisks risks var klusiņām tikt pārlikts uz privāto investora pleciem. Labi, iziesim cauri, kā tās strādā. Iedomājamies situāciju. Pirmais solis ir uzņēmums, kam bankā ir, 10 miljonu eiro kredīts. Un bankas sāk saprast, ka tas ir diezgan riskants. Otrais solis – banka tā vietā, lai norakstītu zaudējumus, palīdz šim uzņēmumam izlaist publiskas obligācijas 8 miljonu vērtībā. Trešais – privātie investori, redzot vilinošu procentus, šīs obligācijas nopērk. Un ceturtais pats galvenais solis – uzņēmums paņem šos 8 miljonus no investoriem un atdod savu riskanto kredītu bankai. Un kāds ir rezultāts? Paskatīsimies. Banka ir laimīga, tā ir tikusi vaļā no riska un vēl nopelnījusi komisiju. Uzņēmums arī izskatās labi. Bankas kredīts taču atmaksāts. Bet investors? Investors. Viņš tagad tur to pašu risku, no kura banka tik ļoti gribēja tikt vaļā. Un ļoti bieži bez jebkāda reāla nodrošinājuma. Labi, pietiks teorijas. Ķersimies pie prakses. Kā lai atpazīst šādas situācijas? Apskatīsim 10 konkrētas pazīmes, sauksim tās par sarkanajām lampiņām, kurām vajadzētu iedegties, pirms tiek pieņemts lēmums par investīciju. Pirmās 3 ir saistītas ar vienu jautājumu – kāpēc uzņēmumam vispār vajag naudu? Ja atbilde ir, lai refinansētu esošos aizdevumus, tas jātulko kā mēs aizņemamies jaunu naudu, lai atdotu veco parādu. Tā nav attīstība. Ja nav skaidra projekta vai peļņas prognozes, un ja termiņš ir aizdomīgi īss, gads vai 2, tas bieži vien nozīmē, ka uzņēmums vienkārši cenšas nopirkt laiku.
Nākamās divas lampiņas ir skaitļos. Skaitļi nemelo. Ja procentu likme ir neparasti augsta, virs 8–9%, tā nav dāvana, tā ir riska prēmija. Tas nozīmē, ka nopietni aizdevēji, piemēram, bankas, šim uzņēmumam vairs neusticas. Tāpat jābūt uzmanīgiem, ja emisijas apjoms ir milzīgs salīdzinot ar uzņēmuma gada apgrozījumu. Tālāk pati darījuma struktūra. Ja obligācijām nav nodrošinājuma, tas nozīmē, ka tas ir tikai solījums. Ja kaut kas noies greizi, atgūt naudu būs grūti. Un starp citu, Baltijā tā ir vairāk nekā 60% gadījumu. Vēl viens signāls, ja uzņēmums ir tās pašas bankas klients, kura organizē emisiju. Atceraties schēmu, par kuru runājām. Un, protams, ja nav kredītreitinga, tātad neviens neatkarīgs eksperts nav novērtējis uzņēmuma spēju atdot parādu. Un pēdējie divi punkti prasa nelielu mājas darbu. Paskatieties aiz skaistā nosaukuma. Ja tur slēpjas sarežģīta īpašnieku ķēde, kas ved uz Kipru vai Luksemburgu, ir vērts pavaicāt, kāpēc. Tāpat ir vērts pārbaudīt cilvēkus, kas stāv aiz uzņēmuma, vai viņiem jau ir bijuši kādi neveiksmīgi projekti. Baltijas biznesa vide ir maza, un pagātnē ir nozīme. Labi, esam izgājuši cauri visām sarkanajām lampiņām. Ko tagad darīt? Kā lai vispār orientējas šajā jaunajā un, būsim godīgi, diezgan sarežģītajā tirgū? Nobeigumā daži galvenie principi, kas var palīdzēt. Man liekas, viens analītiks to noformulē vienkārši perfekti. Pašreizējais tirgus ir kā eksperiments. Tas ir jauns, noteikumi vēl veidojas, un ne visi spēlētāji ir ar labiem nodomiem. Un, kad notiek eksperiments, piesardzība nekad nav lieka. Un te ir galvenais secinājums. Pašas obligācijas nav ne labas, ne sliktas, tas ir tikai instruments. Daudz uzņēmumu to izmanto godprātīgi, lai augtu un attīstītos. Bet citi to izmanto, lai pārnestu savus problēmas uz citiem. Un investora grūtais, bet svarīgais uzdevums ir iemācīties atšķirt vienus no otriem. Un ja no visa šīs stāstījuma jāatcerās tikai viena vieta, tad lai tā ir šī nelikt visas olas vienā grozā. Tas ir zelta likums. Lai cik vilinoši izskatītos kāds piedāvājums, nekad nevajag ieguldīt visu vienā vietā. Tā ir pati vienkāršākā un efektīvākā aizsardzība. Tātad, noslēgumā paliek jautājums pārdomām. Tagad, zinot šīs 10 sarkanās lampiņas, kā iemācīties atšķirt patiesu izaugsmes stāstu no prasmīgi nomaskēta riska, tā ir prasme, kas šajā jaunajā Baltijas obligāciju tirgū kļūst arvien vērtīgāka. Paldies par uzmanību un esiet vērīgi!